Daudz man jautā, kas tad īsti notiek tajos Riga Brain seansos? Protams, var paskatīties mājaslapā, pajautāt tiem, kas ir bijuši šiem seansiem, bet lieta tāda, tu atnāc, iesēdies ērti krēslā, tev mēs iedodam austiņas un mēs tev pieslēdzam sensoriņus uz ausīm un uz galvas vienā un otrā pusē. Sensori neko neraida, viņi tikai mēra to, kas tur iekšā galvā notiekās, to elektromagnētisko aktivitāti. Austiņās skan mūzika, jebkādu mūziku var uzlikt. Mēs parasti pirmajās reizēs visiem vienādi liekam, bet nākamā reizē var izvēlēties, ko vēlēs. Bērni arī skatās multfilmas, un tas, kas ir līdz ko tehnoloģija nolasa smadzeņu viļņu aktivitātē, es teikšu, nestabilitāti, tā mūzika vai video, ko mēs skatāmies seansa laikā, tiek pārtraukts. Mēs dzirdam vai pat redzam tādu īsu mazu pauzīti, tā kā cits sauc kā sprakšķis, kā veca plata. Un šī pauze sprakšķis, tas ir spoguļs signāls tavām smadzenēm. Un mērķis šim procesam ir, lai smadzeņu viļņi būtu pēc iespējas sinhronāki. Tad pretstats ir desinhronizācija, šis ir, lai viņš būtu pēc iespējas sinhronāki. Un, ko nozīmē sinhrona smadzeņu darbība? Tad cilvēks sāks teikt, labāk guļ, vieglāk koncentrēties, mazāk liekas domas. Un man patīk tas viens teiciens, šis process palīdz ignorēt to, kas ir liekas. Tā kā sinhronāka smadzeņu darbība, labāka arī smadzeņu darbība. Tiekamies! Čau!